Lai satiktu novadpētniecības laureāti, jādodas garā ceļā uz Vācijas dienvidiem. Laura Putāne dzīvo Štutgartē, glaznainā pilsētiņā, kuras apkārtnē, īpaši Eslingenes tuvumā, mīt daudz latviešu. Gan tie, kuri te nokļuva Otrā pasaules kara gados, gan tie, kuri iebraukuši pēdējo 20 gadu laikā. Laura te dzīvo 8 gadus. Pirms 5 gadiem ar savu personības šarmu, idejām un aizrautību aktivizēja vietējo latviešu sabiedrību. Līdz ar Lauras aktīvās darbošanās sākumu latvieši arvien biežāk sāka tikties, iepazīties un iesākās skoliņas, dejotāju un kultūras dzīves uzplaukums. Laura bija arī iniciatore un galvenais vilcējspēks Latviešu kultūras biedrības Saime dibināšanai. Viņa vada Latviešu tautas deju kolektīvu Treideksnītis un Frankfurtas deju kolektīvu Dindari. Braucam ar sabiedriskiem transportiem, ar vilcieniem, ar mašīnām. Katrs no savas puses, cits tālāk, cits tuvāk. Vistālākā ģimene, kas mums ir, viņi brauc 70 km tikai uz vienu mēģinājumu, uz 3 stundām. Cilvēkiem ir jāinvestē ne tikai savs laiks tajā visā, bet arī savas finanses, savi izdevumi, savi ģimenēm vēl jau vairāk jāstāsta, kā tas viss ir iespējams ar ģimenes menedžēšanu. Un kad tam visam kaut kā paskatās pāri un redz to, kas notiek tajā brīdī, kad satiekas latvieši, kad notiek tā dejošana, kad notiek skoliņa vai kad notiek mūsu baznīcu pasākumi, dievkalpojumi. Es domāju, ka tā sajūta tad atsver arī to, ko tas cilvēks iegūst. Viņš dod, protams, viņš dod savu laiku, naudu un resursus, bet viņš iegūst to neizmēramo piepildījumu. Starp dejotājiem manāmi arī studenti, kuri apmaiņas programmā Latvijā apgūši valodu un vēlas būt starp latviešiem. Protams, dažreiz ir arī tā kā grūti, ka ir bieži jānāk uz mēģinājumiem, tā kā ir kaut kāds koncerts un ir smagi dažreiz, bet ir arī forši satikt latviešus. Kā viens no lielākajiem sasniegumiem, kas jāmin, ir Lauras apņemšanās norganizēt pasākumu 2017. gada jūnijā Eslingenes dziesmu svētkiem 70. Pateicoties Lauras ticībai, ka iespējams ir viss, top mūzikls Eslingene, un svētkiem ir pieteikušies jau vairāk nekā 600 dalībnieku no dažādām Eiropas valstīm. Mana tā vīzija ir, ka 4 dienas Eslingenā būs tikai dzirdama latviešu valoda, latviešu dziesmas, redzami tautstērpi uz ielas, un ka atkal mēs savā ziņā jutīsimies kā tādā mazā Latvijā. Lauras enerģija simboliski ir laikam viņas kedes, jeb deju pastāvs. Tur viņa smeļas enerģiju, ko dod tālāk. Tas ir veids, kā Laura dod savu mīlestību valstī, latviešiem, mūsu kultūrai un tradīcijām. Viņa ar savu jaunību un deksmi un arī spēku to visu nes, ja, un mūsu priekšu arī bīda un arī standarts, ko viņa no mums prasa, patiesībā ir augsts, tā latiņa ir augsta. Laurai svarīgās vērtības ir latvietība, patiesums un dabiskums.